Čau visiem, te Mimi! Un šodien es salīdzināšu, kā ir mācīties Amerikas skolās un kā ir mācīties Latvijas skolās. Es izstāstīšu gan pozitīvās, gan negatīvās puses, mācoties katrā no šīm valstīm. Tātad vispirms es sākšu ar Latviju, un sākot ar pozitīvajām pusēm, tātad Latvijas skolās var daudz vairāk iemācīties nekā salīdzinot Amerikā, kur tu mācies tikai diezgan maz. 7. klasē matemātikā māca tikai to, ko Amerikā māca vidusskolas pašās beigās. Kontroldarbi Latvijā ir daudz grūtāki, bet tas nav īstenībā slikti, jo Latvijā, ja tu raksti kontroldarbu, tev ir vairāk jādomā, jākoncentrējas un jāatcerās vairākas lietas, tas nemaz īstenībā nav tik slikti. Tālāk Latvijā forši ir tas, ka ir ļoti gari starpbrīži, starp stundām ir tur 10 minūšu starpbrīži. Tagad negatīvās puses Latvijā. Latvijā šausmīgi daudz mājas darbi tiek uzdoti, un man bijis tā, ka es atnāku no skolas kaut kur ap 3, un tad es vienkārši sēžu visu dienu līdz 11 vakarā, vienkārši mācos un pildu mājas darbus, un tas nav tas labākais. Turpināt ar negatīviem pusēm ir tas, ka ir jāstāja pa visas grāmatas priekš katru priekšmetu tajā dienā, un tas tiešām ļoti bojā muguru, un tas muguršana ir šausmīgi smagas. Nākošā negatīvā lieta ir tas, ka ir 0 stundas, tāpēc, ka Amerikā nav tāda lieta kā 0 stundas. Kaut kāds tur pulciņš ir pirms stundām, tas ok, bet es runāju par 0 stundām, ja ir jāiet, es nezinu, tur jāmācās ir, tur 7:30 no rīta, Amerikā tā nemaz nav. Latvijā ir 7 vai vairāk priekšmeti, un jā, viņi, protams, nav vienā dienā, bet viņi, protams, tur visādi nedēļas dienām tur mainās. Un tas ir tas, kas nav forši, tāpēc, ka tur 3 valodas, piemēram, man bija latviešu valoda, angļu valoda un krieva valoda, tur 2 matemātikas, tur algebra un ģeometrija atkarībā kaut kur. Un tad ir, tur šausmīgi daudz priekšmetu, un tad to priekš katru ir jāmācās un katram kontroldarbi, un tas arī nav tas labākais. Bet negatīvā lieta Latvijā ir tas, ka ir diezgan grūti dabūt labas atzīmes, jo kontroldarbi dažreiz ir diezgan grūti, un tu nekad nezini, kas būs tie kontroldarbā, jo skolā nekad nesaka, un tur var būt pilnīgi jebkas. Tagad es turpināšu ar pozitīviem, negatīvajiem lietām mācoties Amerikas skolās. Tad es dzīvoju Floridā, un es eju skolā Floridā. Skolas Amerikā atšķirās no štata līdz štatam. Tā kā es stāstīšu par manu skolu, un tas neatiecās uz visām skolām, tas ir tikai par manu skolu, kurā es mācos. Tad Amerikā es sāku mācīties 7. klasē, 7. klases vidū. Kā es sāku tur mācīties, es ievēroju diezgan lielas starpības ar Latvijas skolām. Sākot ar pozitīvajām lietām ir tas, ka Amerikā ir ļoti viegli kontroldarbi, pieņemsim 15 jautājumi, bet tev ir vairāki varianti atbildēt, tā kā tur A, B, C, D. Un tādā veidā tu vieglāk dabūt labākas atzīmes. Piemēram, šeit man ir daži kontroldarbi. Piemēram, šis ir mans kontroldarbs vēsturē. Un vienīgais, kas ir jāizdara, ir vienkārši jāizpilda un jāieraksta pareizās atbildes, piemēram, uz līnijas. Kodās dažreiz vajag kaut ko pierakstīt klāt un tā. Piemēram, šeit arī ir mans matemātikas kontroldarbs, uz kuras dabūju 100%. Un kur ir šādi, ja jūs varat redzēt, ir vienkārši jāizvēlās pareizā atbilde. Kā jūs redzat, no matemātikas kontroldarbā es rakstīju ar zīmoli. Jā, Amerikas skolās ir obligāti jāraksta ar zīmoli. Nav tā, ka ir obligāti, bet matemātikā ir obligāti jāraksta ar zīmoli, lai tu varētu izdzēst savas kļūdas, un Latvijā tas ir diezgan neiespējami, jo, ja es Latvijā uzrakstītu matemātikas kontroldarbu ar zīmoli, vienkārši to būtu NV neieskaitītu. Ir atkal savu negatīvā puse. Ja tu raksti ar zīmoli, kamēr skolotājs tev rāda pareizās atbildes tāfeles priekšā, tu tikmēr var pa kluso izmainīt tās atbildes. Daudz ir tā darījuši. Un tas ir gan plus un mīnus, tas ir tieši starpā. Turpināt ar matemātiku, ir tas, ka matemātikā ir atļauts izmantot kalkulators. Latvijā ir tā, ja tu matemātikas skolotāji ierauga ar kalkulatoru rokās, tad nav labi. Mums matemātikā ir obligāti jāizmanto kalkulatori, bet es, lai man galva strādātu, es viņu nemaz īpaši neizmantoju. Tālāk ir tā, ka tev nav viena 7. klase vai viena 8. klase. Tā nemaz nav. Ir pilnīgi savādāk. Ir tā, ka katrā priekšmetā tev būs citi cilvēki. Un, piemēram, tas ir diezgan liels plus, tāpēc, ka tev nepatīk kāds cilvēks. Piemēram, vienā klasē tev būs pilnībā citi cilvēki otrā klasē. Tā kā tu vari iepazīties ar daudz vairāk cilvēkiem. Tālāk turpinot ir skolas izvēles priekšmeti, man liekas, tas ir ļoti labi, jo Amerikas skolās ir 4 obligātie priekšmeti, kas ir matemātika vai arī algebra. Tālāk ir language arts, kas ir angļu valoda, gan gramatika, gan literatūra. Viena no sociālo zinību klasēm, kas ir vai nu civics, kas ir
tā kā vairāk par politiku, vai arī pasaules, vai arī Amerikas vēsture. Un tad pēdējais ir science, jeb zinātne, kur ir apkopots gan bioloģija, gan anatomija, pilnībā viss. 2 izvēles priekšmeti. Viens izvēles priekšmets man ir bizness, kas ir tas pats gan informātika, gan tā kā biznesa mācība. Otrs mans izvēles priekšmets ir student intern. Tas ir ļoti forša lieta, tur palīdzēt skolotājiem, tur kopēt papīrus, aiznes papīrus uz citām klasēm tur, un kaut ko tādu. Tas ir ļoti forši. Tālāk turpināt ar negatīvajām lietām Amerikas skolās. Viena no lielākajām problēmām ir tas, ka Amerikas skolā ir dress codes, kas ir diezgan strikts, un, piemēram, tev nedrīkst rādīties pleci. Ja es aizēju uz skolu šādā maikā, ir jārā diezgan karsts parasti, man liktu iet mājās atpakaļ saģērbties. Vēl ko Amerikas skolās ir aizliegts, Amerikas skolās ir aizliegts valkāt plēstās džinses. Viņas varbūt mazliet ieplēstas, bet viņas nedrīkst būt tā kā ar lieliem plēstiem caurumiem un tā. Tā nedrīkst būt, tad tev liks vilkt melnas leģīnas apakšā. Tālāk nākošā lieta ir, ka nedrīkst izmantot telefonus ne skolā, ne skolas tūmā, nekur. Un tas man arī diezgan nepatīk, bet vēl arī no otras puses ir labi. Tāpēc, ka, piemēram, cilvēki runā, nevis vienkārši sēž un kaut ko tur rakst un tā tālāk. Un, jā, tā nav tā labākā lieta, protams, nedrīkst viņas ar vecākiem. Tev ir obligāti jāiet pie galvenās ieejas, pie sekretāras, prasīt viņai, vai drīkst piezvanīt, tad tur jāstāst visu, ko tu gribi teikt saviem vecākiem, tad varbūt tās viņi tev atļaus piezvanīt. Ja viņi redzēs, ka tev telefons ir džinsu kabatā, tad tev telefonu atņems un tev tad liks tiem vecākiem braukt pakaļ tavam telefonam. Stundas beidzās 4:05, kas, manuprāt, ir diezgan vēlu, un viņas katru dienu beidzās tajā pašā laikā, jo ir 6 stundas, kas katru dienu ir pilnīgi tās pašas. Tad tas ir viss manam salīdzinājumam par skolām Latvijā un Amerikā. Tad jūs tagad varēsiet zināt, kā ir mācīties Amerikā. Tātad vēl ko es gribu pateikt ir tas, ka man neliekas, ka Latvija ir labāk nekā Amerikā vai Amerikā ir labāk nekā Latvijā mācīties. Tā kā šis video arī ir viens no 3 video, kurus es taisīšu saistībā ar skolām gan Latvijā, gan Amerikā. Cerams, ka jums šis video patika un tā! At me when you're around. You build me up like building blocks just so you can break me down.